Šajā reizē tātad neliela informācija par darba interviju. Tātad stāsts par to, ka darba aizsardzības speciālists vēlas strādāt uzņēmumā un teiksim, tāds mans padoms par to, kas būtu jāpaskata, lai faktiski saprastu, kāds izskatās šīs te uzņēmums, vai mēs vēlamies viņā strādāt vai nē. Attiecīgi, no manas pieredzes es iedalu uzņēmumus, kuros nopietni domā par darba aizsardzību. Protams, ka visu 100% vienmēr izslēgt nevar, bet principā mēs redzam, ka tur domā un tiek izmeklēti arī gandrīz notikušie vai bazie delaības gadījumi. Principā es domāju, ka pie intervijas arī daudz izstāstīs, ja kaut kas tāds arī notiek. Tāpēc domā pietiekoši. Tātad es viņus esmu iekopējis kā labos, tad ir tādi, kuri pietiekoši labā līmenī, nu vismaz viņiem pašiem tā liekas, ka viņi domā. Un šie ir tādi uzņēmumi, kuros ir vērts, ja teiksim, tais augšējos uzņēmumos varbūt jau viss ir sakārtots un mums ir tikai jāuztur, un mums varbūt tāda liela radoša darbība, ja to tā var teikt, nebūs vajadzīga, tad šie uzņēmumi, kas ir tie tālākie, tātad te jau mums būs ko pastrādāt, mums būs iespējams arī ielikt savu pieredzi, un dažreiz jau arī, nu, teiksim, ja ir uzņēmumi sakārtot, mums daudzreiz cilvēkiem nepatīk, ka viņas lauž, līdz ar to mēs savas idejas varbūt pat tur būs grūtāk ieviest nekā šajos, kuri vēl tā kā cenšas. Ja? Tātad, protams, ir tādi lielākā daļa, kas kaut ko dara, bet šausmīgi nepārceļas, līdz ar to kaut ko ievēro un zina, ka dažas lietas tādas relatīvas, par tām mēs tā kā šobrīd nedomājam, bet ja nu būs vajadzība, tad mēs viņus sakārtosim. Un tad, protams, ir sliktais gals, kur uzņēmumu darba aizsardzība ir tikai izdevums, un ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, sevišķi mazie uzņēmumi, kuriem vārds darba aizsardzība vispār neko neizsaka. Tad, kad mēs izvēlamies un ejam uz interviju, tad mēs varam apskatīt dokumentus, ja mums ļauj veikt apgaitu, un tas ir tikai normāli, ka uzņēmumā, teiksim, ļauj, bet, protams, ka mēs varam arī skatoties uz uzņēmumu dokumentiem saprast, vai mēs vēlamies šajā uzņēmumā strādāt vai nē, bet ja mēs tiešām vēlamies iet pa apgaitu, viens lūgums ir pa procesa ceļu, tātad, kur ienāk materiāli, kas ar viņiem notiek, kur ir kaut kāda apstrāde, nav apstrāde, kā viņi tiek padot ražošanai, vai kā tas viss notiek. Ja? Tad skatāmies uz tīrību, kārtību, nu, tādām lietām, kam ir liela nozīme. Ja uzņēmumi, kur rūpējas par darba aizsardzību, tur arī, jā, protams, pārtikā būs lielāka vienmēr tīrība, teiksim, kokapstrādē, metāla apstrādē mazāk, bet nu, tiem, kam ir kaut kāda, kam ir ambīcijas, kuri jau dzīvē kaut ko ir sasnieguši, viņi var redzēt, jā, vai tas ir tāds vai nav. Es esmu bijis tādos mehāniskos iecirkļos, kur ir lielāka kārtība nekā, nu labi, ne gluži kā slimnīcā, bet, teiksim, kā pārtiks ražošanā viennozīmīgi. Ja viss ir vietās salikts, cilvēki ir padomājuši, mūsdien tas tendence, ka mehāniķiem ir ratiņi, ratiņos ir, teiksim, tie pirmie nepieciešamie līdzekļi, ar ko viņi stumda, nenes ar rokām, lai nebūtu tur. Tad pietrūkst ābursēji, pakaļ āburam, aizēju, konstatēju, ka vajag atslēgu, eju pakaļ atslēgai. Tad faktiski ir tādi kā savu veidu ratiņi, kur salikts tās pirmās, kas ir viss nepieciešams. Jā, protams, var būt kaut kāda avārija, tur ārkārtas situācija, tāpēc ir pārējā mehāniskā darbnīca, kur ir daudz citas lietas, kas var noderēt, uzliekt mēs uz ratiņiem,
un viņus vedam, bet tās pamatlietas, principā tādos labos darba aizsardzības ziņā uzņēmumos ir mehāniķi, elektriķi, viņi ir ar ratiņiem, kuros tad ir šīs te lietas. Mēs varam paprasīt, lai parāda mehāniķu ratiņus, kā viņi vai es nezinu, somas, kabatas, varbūt, kad ir tādi mazāk nopietni uzņēmumi, mazāk iekārtām. Protams, birojā to mēs neredzēsim. Birojā, protams, vairāk skats uz to, ko mēs redzam, kādi ir galdi, kādi viņi izskatās, cik tie datori ir regulējumi un tam līdzīgi. Un kā jau es te teicu, mehāniskās darbnīcas ir viena tāda laba lieta, jo principā lielākā daļā uzņēmumu ir mehāniskās darbnīcas, ja, un ieejot tur, principā mēs varam redzēt kaut ko un saprast kaut ko. Otra lieta, protams, ir vizuālās lietas, tātad zīmes, brīdinoši uzraksti un tam līdzīgi uzņēmumi, kuri domā par darba aizsardzības, tur mēs tā vizuāli to redzēsim. Ja, tad būs kaut kādas uzlīmes, drošības, signāla krāsojums un tam līdzīgas lietas, tā kā to varēs redzēt, novērtēt un saprast, jā, nu šeit ir par kaut ko domāts. Mēs varam paskatīties arī to, kādā skatā tas ir, vai tas ir noplukušas, pusnolīmējušās, vai tas jau ir tā, lai domātu cilvēkiem. Tā kā par to arī mēs varam saprast, vai šajā uzņēmumā gribam strādāt vai nē. Par aizsardzības līdzekļiem, par individuāliem aizsardzības līdzekļiem mēs, protams, ejot redzēsim mehāniķiem, kāds ir apģērbs, jā, ražošana izmanto, neizmanto. Nu, tas viss pasaka par šo iekšējo kultūru, arī par to, cik daudz, protams, uzņēmumā, kurā lielākais bonus ir darba apģērbs, nekad nebūs cimdu vai cepures vai tam līdzīgas lietas. Ja? Tā kā, tā šie uzņēmumi sevi nodod, bet viņi, protams, to nesaprot, jo tie, kuri dzīvo citā realitātē, vienmēr dzīvo citā realitātē. Nu, protams, par smagumiem skatāmies. Tā ir tāda lieta, ja. Ratiņi kaut kur ir, kā pārvieto, kur ved no vienas lietas uz otru, jo, ja mēs iesim pa procesu ceļu, mēs sapratīsim, tad atnāk produkcija vai materiāli, tad ar iekrāvēju, deiekrāvēju, ar rohlām, elektriskām rohlām, tur pārvietojas tā tālāk, kā jau viņš nokļūst ražošanā, mēs varam paprasīt, ja tā kā, ja cilvēks tiešām iet uz darba aizsardzības amatu, un grib šo amatu, grib tiešām saprast, tad šīs lietas viņam ir jāsaprot, jāpārjautā, bet noslēgumā man, protams, ir ļoti bēdīga ziņa, kad tādi 20, laikam, varbūt 100, labi, pieņemsim 100 uzņēmumi ir ļoti, ļoti labi, tad mēs varētu teikt vēl kādi, lai būtu 200, 300 tādi uzņēmumi, kuros būtu vērts strādāt, vēl kaut kādos, kuros ir vēlme, kā 200, 300 uzņēmumi, jā. Un tajā lielākā pārējā daļā, teiksim tā, ir diezgan liela bēda ielēja, tad, ja mums ir vēlme kaut ko uzlabot, izcīnīt, domājam, vai tādos uzņēmumos, kur lielākais bonus ir darba bikses vai darba brilles, vai mēs vēlamies strādāt, jo tādos parasti notiek vairāk nelaimes gadījumi, tādos notiek vēl daudzas citas lietas, cilvēki ir neapmierināti, jo, protams, ja nav atbilstoši apģērba, atbilstoši brīļu ciparu, notiek vairāk traumas, vairāk sīkās traumas, jā, cilvēkiem liek darīt darbu ne tā, kā viņiem liekas, jā, un tas ir pretrunā ar viņu kaut kādu veselo saprātu, jā. Un, protams, ka tur ir lielāka rūkšana un daudzas citas lietas, un, protams, vienmēr pie visa vainīgs būs darba aizsardzības speciālists. Tā kā jautājums, vai jūs gribat būt vainīgs tur, kur varbūt jūs pavisam nesat vainīgi. Tā kā domājam, strādājam, es teiktu, ka jebkuram normālam, veselīgu, pašapziņu apveltītam darbiniekam šobrīd ir 1000 uzņēmumi Latvijā. Diemžēl, vairāk nebūs. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.